Sveiki visiem! Sauss nerimstās. Jā, tagad jūras krastā jau -25 bija. Stādos priekšā, cik ir, kā saka, kontinentā, jā, iekšpusē Latvijas. Tādēļ šo video es nevarēju saprast, vai es viņu gribu taisīties. Pakonsultējos. Jā, ar tur draugu savējo, tur vēl ar čaļiem, kuriem arī es pazīstams jau ilgāku laiku. Viņi teica, jā, it kā jau vajadzētu, jā, iet runa par to tagad trakumu, kas it kā palicis ir otrā plānā, jā, bet tādas nopietnas lietas mums parasti ir otrā plānā, jā, par straujo zelta un sudraba cenu kāpumu, un tagad viņš beļās atpakaļ. Tie, kas patstāvīgi skatās kanālu, redz, ka es, kamēr savs tur rāda dažādas tur monētas, jā, un numizmātikas tēma man ir vienmēr bijusi, jā, jau kopš puiku gadiem tuva. Un latviešiem jau tas sudrabs, jā, ir vairāk pie sirds, jā, tas mūsu nacionālais metāls, jā, no dārgmetāliem, jo viņš tāds tautas metāls, jā, viņš ir savu veidu tāds, ar gadiem ritot, viņš ir kļūst tāds, darba rūķis, jā. Zelts mums ir karaļu un zīmuļu, kad saka metāls, jā. Daļa viņi karina tur kaklā, jā, ap roku. Citi bankā klučos krauj, jā. Tas ir metāls, ko izmanto lielākoties, kā ankuru visās krīzēs. Jā, vai viņš ir parādīt pārējiem, jā, cik man ir naudas, jā, ja mēs runājam pa jūlieru izstrādājumu. Sudrabs, jā, agrāk, ja viņš vairāk bija nauda kā tāda, jā, tad aizvien vairāk viņam piemīt īpašības, ko cilvēks aizvien aktīvāk izmanto. Es to stāstu nevis vienkārši tāpat, jā, vēlāk sapratīsiet. Ko pirms sāk šo stāstījumu, jā, ja tik tiešām liekas, ka šādas tēmas aktuālās ir interesants, jā, rakstiet komentāros, jā. Viņas diezgan darbietilpīgas, jā, tur ir jālas, jāanalizē. Bet, ja ir pieprasīts loģiski, es ik pa laikam to uztaisīšu. Jā, lieciet savu vērtējumu. Tas arī izrādās ir no svāra tie laiki. Kur šis video būs ieinteresējis, loģiski varat parakstīties uz kanālu, jā, lai gan, kad laiks paliks siltāks, vēsturiskā daļa būs mazāk. Jā, šī nav vēsturiskā, šī drīzāk uz doto mirkli, jā, kas mums notiek. Ko ķeramies tad klāt? Jā, kā jau teicu, sudrabs nav tikai monētas un rotaslietas. Bet lielākā daļa sudraba tiek izmantots rūpniecībā. Jā, tā ir mašīna rūpniecība. Jā, elektroautomobīļos tas ir zaļā enerģija. Jā, tas ir saules baterijās, tas ir vēl kādās lietās elektronikā, un viņi ir grūti aizvietot, jā, teiksim, tāpēc, ka viņam ir tās īpašības, kas citiem metāliem nav. Vēl, kas jāņem vērā, sudrabs, zelta parasti glabā, jā. Viņš ir bankas seifā, viņš ir kaut kādos personīgā īpašumā, vienalga kādā tur pažobelē vai kur, jā, vai pirkstā vai kaklā. Sudrabs viņš pazūd, jā. Ja katrā saules baterijā ir 20 grami sudraba, iegūt no viņa
atpakaļ, kad saules baterija novietojās. Tas ir diezgan problemātiski un dārgi. Ja? Tātad viņš iet zudumā. Vēl kas mums būtu jāzina, kad sudraba ieguve pēdējos 5 gadus ir mazāk nekā patēriņš. Ja? Tātad patēriņš pieaug, uz zaļo enerģiju ļoti strauji pāriet Ķīna, saules baterijām. Latvijā arī rodās saules parki, uz katru namiņu pa kādam panelītim jau. Un tātad sudrabs vajadzīgs. Ja? Ražošana stāv uz vieta, patēriņš pieaug. Ja? Loģiski pieaugot patēriņam, bet pieprasījumam stāvot uz vietas rodas deficīts. Ar ko tad viņi sēdz? Ja? Sēdz ar tādām nosacīt, ja? Karotēm un kaut kādiem, ja? Tur uzkrājumiem bankās, ja? Vēl kaut kādiem tur. Ja? Jo viņš jau vienmēr bijis cieņā un, protams, iegūst jau sudraba sēnu. Ja? Pagaidām, teiksim, tas kompensējās, bet tie uzkrājumi arī zūd. Es nejaukšu galvu ar cipariem, ja? Un visām tām citām lietām, ja? Tas nav vajadzīgs. Ja? Vienmēr mēģinu maksimāli vienkārši to visu pastāstīt. Ja? Vai katram, teiksim, kuram nav laika tur, ja? Jāpelna citur nauda, ja? Pētīt to visu. Ja? Kā redzat, te vienā pusē mani mūsu tie latiņi, ja? Tos apzināti ielikt, tā ir mūsu nacionālā nauda. Smuks šis piesatnieks. Šito es esmu izdracis, ja, karoti. Otrā pusē ir tas grafiks, tā vulgāri uzzīmēts, ko mēs redzam. Redzam tagad, teiksim, tie, kas interesējās tur, ja, biržas tā cena, ja. Biržas cena mums ir ASV dolāros, ja. Pateikšu kādēļ nav tur jēnās, ja, vēl tur eiro vai joņās. Dolārs savu pozīciju, ja, iekaroja salīdzinoši nesen, ja, pēc otrā pasaules kara, jo visi eiropieši iemanījās un Āzijā, ja, sabombardēt viens otru. Ja. Vienīgā ekonomika, kas nebija cietus kara laikā, bet bija pieaugusi, ja, bija ASV. Ja, un tad, teiksim, kad jums ekonomika ir galīgi dimbā, ja, vajag vienmēr kaut kādu ankuru, ja, ja, un vai tas ir zelts, ja, kura nav, ja, vai tas ir kas, un tad kļuva par to ankuru ASV aizņēmumu obligācijas valsts, ja. Un loģiski, dārgmetāls pielīdzināja dolāriem, ja, tā trojas unce, kas 31,1 grāms ir, ja, viņa ASV dolāros. Kādēļ te ir divas tās lapas, ja, jāsaprot. Parasti rāda uz šo, ja, uz šo biržu tādu, ja, man, teiksim, mazliet kaitina. Cik kuram tas intelekts, ja, es daudzās tajās lapās, kur tirgo monētas, esmu pierakstījies gan Facebookā, gan citur, ja. Un tie, kas pārdod, vienmēr pircēji mēģina viņus, runāšu kūtrā, ja, maldināt, ja, un viņi rāda viņiem šito, ja. Tagad, teiksim, kad vēl nedēļas 3 atpakaļ bija strauša cēliens, ja, tad šo nerādīja, ja. Tas stāstīja, ja, tas pilnīgi, ja, es daujies domās, ja, tur čaus pārdot divlatnieki, ja, un, ziniet, ja, divlatnieks maksā tur 8 eiro, tad 10
12 tas jau bija tā, jau raudāja gaužas asars, jā. Un te pēkšņi ieliek čaus, viņš pārdod 6 divlatnieks, viņš saka, sākuma cena 120 eiro, jā. Viņam tās zīmītes, jā, ka viņam nav viss ar galvu, jā. Gan rakstis, gan ar zīmītēm, jā, tas tā nav, jā. Uz to mirkli, teiksim, unces cena jau bija pakāpsies tāda, ja, kad pārēķinot sudrabā, kas ir divlatniekā. Divlatniekā ir, kas nezinu, 10 grami, 835 provas sudrabs, pieslatniekā 25, latiņā 5. Ja, tas ir 5. klases aritmētikas uzdevums, ja jūs paņemiet pēc šī grafika, ja, kas jau bija kaut kur šeit, ja, izdaviet viņu ar 3,1, to summu ar 31,1 jūs dabūnat dolāros, teiksim, to cenu par grāmu, ja. Šeit ir korekcija, teiksim, uz to provu, ja. Ja, teiksim, šeit pieslatniekā 25 grāmi, ja, 800 prova, noņemiet 20% nost, un jums sanāk, cik grāmi tīrs sudraba, ja. Tā arī biržā, teiksim, sudraba tirgo, ja, nav nozīmes kāda prova, ja. Ja jūs zinat, kāda ir, jūs varat iziet uz šo cenu, ja, un uz to mirkli, teiksim, cilvēks oponē, viņš saka, sudraba cena, ja, ir sasniegusi par divlatnieku 20 eiro, ja. Tas nozīmē par latu 10 eiro, par pieclatnieku 50, ja. Beigās jau viņi uzlec, ja, pieslatnieks bija 57, laikam, ja, pārreiķiņu lūžņos tīri, ja, cik viņš sudrabs tur ir iekšā. Jā, un burtiski tā cena, kā viņš pasaka, 2 dienās, ja, pie tie maldinātāji, ja, kaut kā pieklus, ja, un pieslatnieks, kurš likās mūžos, ja, un es to arī vienmēr esmu teicis čaļiem, ja, viņš ir nenovērtēts, ja, mēs savu nacionālo valūtu, ja, bijušo, ja, mūsu lepnumu, ja, mildu par lūžņiem saucam, ja, vai zem pat lūžņiem, ja. Tagad viņš tika pāri, ja, tur, skatos, tur 65, 70, kad bija pats tas burbulīts, ja, bet to es tagad tikai tā saku, ja, kad bija tie $120, man liekas, ka mazliet pat virs, ja, tad jau vairumā mēģināja pa 75 pārdot. Burtiski, ja, sākot no 30. janvārs, no piekdienas, ja, tagad ir pirmdiena, ja, tas 2 dienas atpakaļ, ja. Cena krītās, es sekoju šai lietai, ja, šodien apstījos vēl, ja, biržu, ja, vēl viņa mazliet pakritusies, bet, nokritās sudrabs, rupi sakot, 26 laikam procenti. Zelts mazāk nokritās. Ja, un sākās jau tajās visi tie paši teksti, ja, kad tad, kad ieliek to pieclatnieku, ja, un saka, sākums no 60 eiro, tur tas solis, ja, tad atkal liek to īkšķi, ja, pie galvas, tu esi debijos un liek to tabulu, ja, redz vairāk nemaksā, ja, dod pa 50 atkal, ja. Tā ir manipulācija, tas ir spiediens uz pārdevēju, un cilvēks, kurš nezin to, ja, viņš loģiski, viss, jāzina, vajadzēja ātrāk pārdot. Šeit mazliet atkal pastāstīšu to teoriju, ja, kas ir šīs 2 lapas, ja, tās nav vienkārši tāpat, ja. Ir 2 pieejas, ja, ir 2 tirgi. Ir reālā sudraba tirgus, ja, kad jūs parakstiet līgumu ar piegādātāju, ka man vajadzīgs ir tur pieclatnieks, ja, vai tur karoti, ja,
vai ir lietnis ar 3 deviņniekiem, jā, tik un tik, jā, cik tur mums vajag. Un tad notiek tā piegāde, samaksā naudu, jā, notiek piegāde, jā. Tā ir šī lapa. Reālā sudraba tirgus ir Šanhajā, jā, Ķīnā. Nu, ir gan jau Tokijā, ir tur Arābu Emirātos. Šis tirgus ir ASV, un tas saucās līgums par sudraba piegādi, jā. Jo šito, jā, cilā tie, kas ir tie treiderīši, jā, viņi netirgo sudrabu, viņi tirgo papīru, jā. Ir tas saucamais papīra tirgus, jā, kad noslēdz līgumu. Ja man kādreiz vajadzēs sudrabu, tad es viņu varēšu dabūt par tādu cenu. Jā, nu, redziet atšķirību. Šeit mēs tirgojam reāli. To, ko mums vajag ražošanā, jā, mēs taisam saules baterijas, tur vēl citas štelītes, jā. Mums vajag sudrabu, mums ir līgums ar piegādi sudrabu. Šeit mums ir nākotnes stāsts. Ja man pēkšņi vajadzēs sudrabu, tad tu varēsi dabūt pat tādu, jā. Normālā situācijā naudas preču attiecība ir šeit cena un šeit cena. Tur bija atšķirība kaut kāda pāris procenti, ja? Reāli cik maksā, ja tu pēc sudrabu, reālo kluci, ja, ķieģeli, un ja tu pēc līgumu. Ja, viņiem ir reāli ir jāsapas, bet tur atšķirība bija tā, kā saucās tā starpība, ja, vai marža, ja, bija salīdzinoši neliela. Uz doto mirkli, teiksim, šeit man atkal jāatgriežas tajā vēsturē, tie, kas ir tādi vecāki cilvēki, ja, kadri, ja, man ieskaitot, ja. Nu, vēl vecākie, man te tāda grāmata, kā redziet, ja, grāmata, laba, ja, to izlaida, kad pārgājām uz eiro, ja. Nauda ar Latvijas dvēseli, te ir mūsu tas pieclatnieks. Ļoti, ļoti labs teksts ir, ja. Kā, teiksim, 40. gadā bija lata pāriešana uz padomu rūbli. Jā, saprast, teiksim, kad 39. gadā ieveda karaspēku, jā. Jau bija karš Polijā, jā. Otrais pasaules karš bija sācies, sākās panika. Jā. Sākās panika, jā, zinu, iedzīvotājums ir kā jau viss tur sāk izpirkt. Bet apgrozībā Latvijā loģiski bija lats, ja, bet bija līgumā bija punkts, ja, ka padomju, ja, šitie visi, ja, okupanti kungi var mainīt rubļus pret latiem. Ja. Tirgus tā vērtība bija padomu rublis pret latu 1:10. Ja? Nu ko, atgriežamies. Vajadzēja pa telefonu parunāt. Tātad attiecības starp latu un rubli sākuma periodā bija 1:10. Ja? Bet tur bija tāda apruna, ka rubļus varēja mainīt neierobežotā daudzumā. Ja? Nu, rubļi tikai bija tiem, kas atbrauc, ja, latviešiem te. Latvijas iedzīvotājiem nekāda rubļa nebija. Nu, tālāk zināms, ja, jau augustā, teiksim, kad pievienojās, ja, Padomu Savienībai, ja, nu, tur neapspriedīšu par pašu procesu, ja, fakts kā tāds, ja. Tad kursu uztaisīja 1:1. Ja, 10 reizes devalvēja to latu, ja, ja viņš bija 1:10 rubļiem, tagad 1:1. Un atkal neierobežotā daudzumā. Tagad es paņēmu, vai nav man tāda tukša mūdēšana, ja. Kas tad notiek ar preci tādā mirklī, ja?
redziet, te ir rakstīts, tas ir citāts. Ja 40. gada augustā Meteo varēja nopirkt par 68 latiem, tad decembrī jau par 500 rubļiem. Ja? Starpība šeit ir atkal iestājusies 1:10. Ja? Jo tā, ka viņš maksāja 68 latus, tad viņi varēja nopirkt par 68 rubļiem. Nu, nerunājot par to, ka radās deficīts. Kādēļ es to stāstu? Ja? Šī situācija mums, teiksim, vieglāk saprotam. Ja? Es domāju, ka vienai daļai pasaulē, īpaši tajā, kur nav bijusi šāda situācija, viņi vēl to neizprot. Šī daļa ir tie lēmumi, ja, tikai savādākā veidā, ja, ka mēs sakam, ka šodien sudrabs maksā vairāk nevis 120, bet 80 vai precīzāk, teiksim, šodien pirmdien 79, ja, biržā. Rītā varbūt vēl būs mazliet kritums, bet ne tik strauši. Ja, no tā, ka šeit tas maksā, kā vai pasaka, viņam nav neviena pamatojuma, kas normālos tirgus apstākļos rādītu, ka sudrabam būtu jāpaliek lētākam. Sudrabs palika lētāks, kad jaunajā pasaulē jau rūpi sakot tur 400 gadus atpakaļ atklāja sudraba raktuvs. Ja. Tad bija tirgu ienāca ļoti daudz sudraba, vietējos par balandu piespiedu viņu tur iegūt. Ja. Es runāju tur par Meksiku tagadējo, ja, un Argentīnu, un tur vēl tur Peru droši vien, nu, to var kāds izlasīt. Jā, liels daudzums sudraba ieplūst tirgu, sudraba cena nokrīt. Šeit, nu, varbūt, ka es neesmu izlasījis, ja, tad komentāros rakstīt. Es neesmu nevienu rakstu atradis, ka būtu, teiksim, atklāts jauns sudraba raktuvs, kurš jau ir palaists darbībā. Nav neviens raksts, ka tagad saules baterijās sudrabu mēs neizmantojam. Bet ir cita veida paziņojumi, ja, un tie, kas, teiksim, to atkal var pārbaudīt, ja kādam ir laiks un vēlēšanās, ja, teiksim, tie, kas ir saistīts atkal ar numizmātiku, loģiski, tāpēc to visu, kā saka, pētīs es un skatos ikdienā, ja, ir tā saucamā sudraba uncīte, ja. Ja, šeit ir papīra uncītes cena un ir sudraba uncīte. Nu, sudraba uncīte neesmu nolicis, ja, bet, nu labi, tūlīt nolikšu un atkal būs pauzīte. Nu, šādi ir tā uncīte, ja, $5, 2019. gadā izlaist, ja. Tas ir tāds investīcija, tāda monēta, ja, šī ir izgatavota Kanādā, ja, rakstīts 1 unci. Tātad ar 4 deviņniekiem sudrabs. Ja, un pie tā, teiksim, tie, kas investē, ja, nu, ir tur kaut kāda naudiņa, ja, ko vēlās cilvēks, ja, monētās ieguldīt, ja, nu, viņš nopērk sudraba uncīti. Tur, teiksim, tā bildīt, ja, ar karalieni līdz karalienes nāvei. Katru gadu tāda pat uncīte tika izlaista Kanādā, tikai gads mainījās, kamēr bija Elizabete bija dzīva. Tāds pats ir Austrālijā, ja, tur ar ķenguru un tur ar ko tik nav. Ja. Ķīnā ir ar pandu, ja, Amerikā ir tas ar ērgli, ja, īglus tas, ja, pieaugšu tur atkal fotogrāfijas, kamēr stāst, lai te nav jāskatās tā, kaut kāda bilde mainās. Jā, un teiksim, viss tā, jā, nu jā, un tā uncītes cena, jā, viņa bija, nu,
diezgan, teiksim, viņi līdzīgi bija tai biržas cenai, ja? Nu, numizmātikas tā, kā es saku, tā marža, ja, zinu, viņi tikko taisīt nekāda dižā nebija, nu, tur kaut kāda bija, tur 5% laikam. Tas nav tik svarīgi. Bet fakts kā tāds, ka, nu, kā jau teicu, ja, es neredzu nevienu, kas būtu pamainījies, vienīgais tie, kas taisa unci, ja, teiksim, nu, nezinu pa Kanādas to, ja, kautuvi, bet zinu, ka Austrālijā viņi no sudraba buma, ja, viņi nespēja izgatavot pietiekoši daudz tās unces, viņi pārlika pa 1 mēnesi to kontraktu. Ja, viņi saka, mēs vecos izpildīsim, tad tikai pieņemsim jaunos. Ja. Līdzīgi ir Anglijā taisa, viņi tur ar savējo uncīti, ja, tur arī kaut kādas problēmas. Amerikā, kur īglis tas, ja, fona bildē viņš uzlikts, ja, kā izstās. Viņi tā, ka mēs tik ātri mums ir cena jāuzliek mazliet, lai nomierinās visi. Ja? Nu, tās visas bija tādas lietas, ja, kas liecina, kad sudraba cena mainās, bet reālais sudrabs vairāk nepaliek. Ja? Nu, un tagad pietiek šeit to apcerēt visu. Ja? Pieiesim reāli, kas no šī visa būtu jāsaprot. Būtu jāsaprot, ka ir jāskatās uz šo daļu. To kāds pārbaudīt, ja, un es arī tās pēdējās pēc šī krituma straujā, ja, skatījos, kas notiek reāli sudraba tirgu. Viņš pagaidām neaug, bet viņš nekrītās. Ja. Viņš stāv uz vietas, ja. Tā uncīte, ja. Šādi vai tā bildīte mainās, ja? Viņi maksā rupi sakot. Plikā cena bez uzcenojumiem, ja? Viņi maksā tos 105 eiro, ja? Kas aptuveni būtu $120. Ja? Ir arī dārgāks, ja? Kam ir, teiksim, numizmātiskā pievienotā šai. Es viņu rādu kā monētu, kam tikpat kā nav numizmātiskā pievienotā vērtība. Tā ir investīcija monēta. Ja, tādēļ tīri no praktiskā viedokļa, un tas bija viens no tiem pamatiem, kāpēc šo video taisu, ja, tiem, kam ir šīs monētas, ja, un ja jums saka, tur, ja, zini, birža, ja, tur tas un tas, viņi jums ir, un viņi nav paukus lētāk. Viņi nemaksā pēkšņi, tāpēc, ka čaļi kaut kur, ja, nezin kur, ja, un ar savām interesēm ir nospieduši cenu no 120 uz 80. Reālais tirgus rāda, ka tas joprojām ir 120. Ja. Šī ir fikcija, šis ir tāpat kā, kad Padomju Savienība okupēja Latviju pagājušā gadsimtā, tika veikts manipulācijas ar Latvijas latu. Tikai šī ir tāda pati manipulācija. Ne uz ko reāli balstīt, tikai jau citā apjomā, ja, un citā valstī. Ja. Loģiski, tie, kas spekulē tos papīrus, ja, tos līgumus uz sudrabu, ja, nu, tos ir izģērbuši, ja, mazos. Ja. Un informācija, kur tiek rādīts plikais cipars, ja, ir orientēta uz tiem, kas panikas pārņemti, ja, tagad sāks tirgot vairāk sudrabu. Ja. Cilvēki, kas pazeminājis sudrabu, viņi tie paši cilvēki, viņi mēģina tagad viņu pirkt, viņiem vairāk, vajag vienkārši mazāk naudu. Ja. Atšķirība tie 30 rupi sakot procenti, ja, ir tas, kas viņiem paliek kabatā, ja, tikai uz ažiotāžas rēķina. Ja. Reāli sudrabam nav iemesla kristies. Ja. Tātad secinājums, ja jums pieder reālais sudrabs, ar jums manipulēt nevar.
Un šī līkne, ja, visdrīzāk, ja, pēc zinām laika perioda, kad būs skaidrs, ka tik un tā sudrabs, ja, vairāk nepaliek, ja, viņa atgriezīsies atpakaļ. Tā ir analītika. Ja. Tā ir matemātika un reālie fakti. Ja. Tur nav, ja, var stāstīt, ja, jebko, ja, var vienas valsts ietvaros, var kaut kādus pieņemt lēmumus, ja, bet realitātē nē. Var vienīgi atkārtoties vēlreiz. Ja. Var ar zeltu manipulēt. Ja. Zeltam, ja jūs man prasīt, jūs pat redzēt, tagad viņš 10% nokritās. Ja. Zeltam nav rūpnieciskā pielietojuma. Ja. Viņi nav kur likt. Ja. Viņš ir tik dārgs, ja, un viņa īpašības nav, nerūsē. Ja. Apmēram tā. Ja. Ja, sudrabs ir vajadzīgs. Ja. Ja, tāpēc, teiksim, kā krīzē, ja, vienmēr. Ja. Kas ir vajadzīgs elektrība, ja, ēdamais, ja, tagad internets. Ja. Sudrabs ir turpat, ja, viņš ir vajadzīgs, ja, ir vajadzīgs saules baterijas taisīs, mašīnas taisīs, ja, elektronika taisīs, ja, viņam ir pieprasījums. Nekas nav mainījies. Jā, ja pēkšņi atklās kaut kādas raktūs, kas tirgu palielinās piedāvājumu, ja, no zemes, ka tur nāks ārā tā kā 400 gadus atpakaļ. Tad es teikšu, jā, tam ir pamats. Tagad nē. Tie, kas saka, ka cēlums šis ir spekulatīvs, atkal tā ir sabiedrības maldināšana. Cena kāpj uz augšu, ja pieaug pieprasījums. Pieprasījums uz reālo sudrabu pieaug. Un tam ir tas, ko es teicu. Viņi pielieto 70% rūpniecībā. Tātad rūpniecībā pielietojums nav samazinājies, ko nozīmē cenas pazemināšana, spekulācija. Ko es saku? Ja jums tas bija interesanti, rakstiet komentārus, lieciet īkšķus. Ja jums liekas, ka kaut kas nav pareizi, tad rakstiet atkal, kādēļ jūs tā uzskatiet. Man interesanti to būs viss, protams, izlasīt un mēģināsim argumentēti diskutēt. Ko? Tas šoreiz vēstījums. Papriecājamies par mūsu skaistāko Latvijas monētu, un tad viss citai reizē.